Ķēniņš Salamans visā savā gudrībā un varenībā krita grēkā, un uz to viņu pavadināja viņa sievas. Arī Simpsons, viņš bija spēcīgs, viņš varēja uzvarēt tūkstošiem vīru, tos nokaut, bet sieviete lika viņam krist grēkā. Ko es cenšos pateikt? Ne jau, ka sievietēs ir problēma, bet ja mēs uzskatīsim, ka esam pārāk gudri, esam pārāk stipri, mēs jau noteikti noturēsimies un viegliprātīgi izturēsimies pret grēku un kārībām, tad neizbēgam tas novadīs līdz tam, ka, protams, pati kārība, kas jau tiek iesēta mūsu prātā, jau ir grēks Dievu priekšā, jo, ja tu redzi sievieti un to iekāro savā sirdī, tad tu esi pārkāpis laulību ar viņu. Bet tas nenovadīs arī pie pavisam fiziska grēka, un grēks atnes postu un nāvi paša dzīvē un arī citu cilvēku dzīvēs. Tāpēc Bībele saka, lai mēs bēgam no jaunekļu iekārēm, lai mēs nošķiramies, lai mēs esam svēti. Jo, ja tu mērķiecīgi nenošķirs sevi no pasaules un visa pasaulīgā, tad pasaule pārņems un ietekmēs tavu dzīvi. Tāpēc, ja patiešām tu mīli to kungu, kurš ir svēts, tad esi arī tu svēts visā dzīvošanā. Nošķiries no pasaules, nošķiries no grēcīguma un dzīvo svētu dzīvi. Lai tas kungs mums palīdz.